Runājot par konversiju, kas ir tas brīdis, kad jāsaprot, ka vajag piesaistīt speciālistu? Manā pieredzē parasti tiek piesaistīts tad, kad ir liels trafiks. Jo, ja nav trafika, nevar īsti izmērīt konversiju. Pieņemsim, jo, kā notiek konversijas mērīšana, kad mēs esam skatījušies, tas ir veicot dažādus AB testus, veicot analītikas, pieņemsim, izmantojot rīkus kā Hotjars vai Microsoft Clarity. Lai tā nopietni to izvērtētu, tad vajag daudz datus. Šis konversijas speciālists, balstoties uz datiem, dod šos padomus un testē. Viņš pats arī iesaka, patestējam šo, patestējam to. Bet, protams, mēs katrs varam skatīties kaut kādā veidā konversiju. Mēs skatāmies analītiku. Vienkāršākais veids, cik ienāca veikalā cilvēki, cik nopirka un kur viņi nolaca nost. Pieņemsim, vai viņi grozā nolaca, vai viņi produktu lapā nolaca, vai viņi nolaca nost checkoutā. Tas ir tāds vienkāršs veids, kā mēs sakojam līdzi. Un, ja kaut kur nolaca nost, paskatāmies video tajā lapā, ko viņi dara cilvēki, un tur kaut ko arī pamainām.